Dienvidkorejas bērnu dārzi, IKEA mēbeles un smalkas itāļu virtuves. Tas ir tikai neliels uzskaitījums tam, kur sastopams Cēsmalē pārstrādātais Latvijas bērs. Viņi nāk pie mums un saka, mums vajag tikai brūno, mums vajag tikai balto. Mēs attiecīgi viņam pārdodam to, ko viņam vajag. Uzņēmums Inerce, viens no lielākajiem bērns pārstrādātājiem Latvijā, 99% saražotā eksportē, strādājot ar moto, ko apsolīja, to izdarīja. Inerce varbūt ir tas stāsts, kas pierāda to, ka kvalitāte un solījuma turēšana ir ilgtermiņa attīstības vai ilgtermiņa pastāvēšanas pamatakmens. Mēs jau kā slēpot mīlis, es tā gaidīju. Kā es smējos, ka, ja nav sniega, tad jāiet skriet. Skriet ir grūtāk. Slēpot patīkamāk. Ja tad tomēr tā var paslidināties, var atpūsties kaut kādā brīdī. Skrienot, ka visu savu laiku dabū strādāt. Un tā ziemā gandrīz katru dienu. Atskrien ātri izkustēties. Pilnīgi hobija līmenī. Es kādreiz skrēju, es biju skrējis. Bet uz vecumu saprotu, cik tu lēni var paskriet. Tad tu negribi esi spiests domāt kaut ko jaunu. Slēpošana laba alternatīva. Un ziemā arī kaut ko pamainīt jau nav slikti. Olimpiskajām spēlēm tuvojoties, arī Latvija var acīm redzami aizrāvusies ar sportu. Tas uzņēmuma Inerce līdzīpašnieka Māra Krūzes iespaidā. Labi, sportošanu tomēr uz mirkli atliksim malā. Vienu gan zinu jau šobrīd, Mārim baltā krāsa sirdī tuva ne tikai sniega veidolā. Viņa uzņēmuma galvenais bizness ir bērza koka sagatavju izgatavošana, un jo tas bērs baltāks un tīrāks, jo izdevīgāk pārdodams. Mūsu klienti nav vienkārši cilvēki, kas izmanto mēbeles. Mūsu klienti ir tie, kas tās mēbeles ražo. Lai viņi uzražot mēbeles, viņiem ir vajadzīgas vai nu kaut kāds dēlītes, vai nu kaut kāda lielāka plātne, vai noteikti veidi kaut kādu koku materiāls. To mēs viņiem attiecīgi sagatavojam. Jau kopš saviem pirmsākumiem Inerce izvēlējusies strādāt tikai un vienīgi ar bērzu. Tā, kad Inerce uzsāk savu darbību, tad skatoties, kurās nišās varētu iet un kurās darboties, tad arī tika saprasts, ka bērs ir tā vieta, kur uz to brīdi bija praktiski ļoti minimāla konkurence. Un uzsākot to bērzu ražotni, bija nosacīt garantēts kaut kāds veiksmes stāsts par to, ka tu varēsi izdzīvot. Un tad jau jautājums, vai tu attīsties vai neattīsties. Tas ir iemesls, kāpēc mēs pašā sākumā, pirmo dienu esam pateikuši, ka mēs esam bērzu pārstrādātāji, un tas arī turpmāk nav mainījies. Un bērzam arī, kas nav noslēpums, bērzam arī cena ir augstāka. Tātad mums ražojot mazākus apjomus, mēs varam nopelnīt to pašu vai lielāku naudu. Līdz ar to mums kā mazam uzņēmumam ir diezgan svarīgi, lai mums nevajadzētu investēt daudz naudas ražotnēs, lai nevajadzētu attīstīt ārkārtīgi liels apjoms, bet mēs varam to darīt teiksim, pieticīgi, saglabājot savus izmērus, bet audzēt to pievienoto vērtību bērzam. Jo vēsturiski tā arī bija. Ja mēs iesākām ar to, ka mēs vienkārši sākām šķelt baļķus un ražot, teiksim, dēļus, tad mēs sapratām, ka ir pieprasījums arī pēc līmētām lietām, pēc žāvētām lietām. Mēs meklējām partnerus, meklējām kompānijas, kur var izžāvēt šos dēļus, kur var viņus salīmēt. Un vēsturi un tā lēnām apaugām arī ar savām iekārtām, savām kaltēm, savām lietām. Un tagad mēs praktiski visu procesu varam nodrošināt paši. Tikpat neatņemama Inerces atpazīšanas zīme kā bērzmateriāls ir arī otrs uzņēmuma līdzīpašnieks Arnis Liepiņš, kurš tad arī pacietīgi man cenšas izskaidrot sava aroda knifus. Te tiek pievienot zāģmateriālam vērtību. Tātad, Latvijā daudz runā par pievienoto vērtību. Te tas ir, ja? Te ir no īsa klucīša, kurš varbūt kādreiz dzīvē arī gāja malkā, nokurināja. No īsa klucīša tiek izgatavot 3-metrīgi plāti. Mēs ražojam bezzaru materiālu. Tikai bezzaru. Un tas ir svarīgi, jo zariņi ir daudz, starp zariņiem ir klucīti. Tas klucītis ir tas, kas mums vajadzīgs. Rezultātā sanāk liela plāta, kas dara arī mēbelē.
Bet kā tas notiekās? Kur, piemēram, es redzu, ja šis ir labs jums materiāls, vai ne? Šis ir labs materiāls. Tad derētu mums pa operatoru. Ir attiecīgi zāģis, kurš šo dēli sadalīs garās strēmelēs. Un tās strēmeles ir jāmāk izzāģēt tā, lai pēc iespējas brūnais ir vienā dēlī un pēc iespējas baltais ir citā dēlī. Lielākā māksla ir iegūt garu, platu, baltu dēli. Jo garāks un jo platāks balts dēls, jo tā cena ir lielāka. Liederīgais iznākums no bērnu zāģa baļķa ir 35% aptuveni zāģa materiālā. Jā. Bet šī vidējā daļa arī tiek nopārdota. Viss šis dēls ir derīgs dēls. Atšķirība ir tāda, ka ja šādu balto daļu mēbeļu izstrādātāji vai mēbeļu ražotāji var atļauties ielikt redzamā vietā, tā jau kļūst par bērza mēbeli. Tad šo brūno var ielikt tikai un vienīgi tajā vietā, kur šo bērzu neredzēs. Tātad, ja mēs atmetam bērza koksnes īpašības, tad tur var būt jebkurš cits materiāls. Viņš vienkārši būs vai nu aplīmēts ar plēvi, vai nu noslēpts zem drēbes, vai kā savādāk. Tātad divānos, kāpēc ne? Tur, kur mēs redzam tikai ādas daļu, šit brūnais var būt. Un cena, attiecīgi, ir augstāka baltajam, un brūnā daļa tiek pārdot par lētāku naudu. Tāpēc mūsu interese ir pēc iespējas vairāk dabūt šo balto materiālu. Nu, principā tas, kā jūs to noteikti redzat, ir vai ne? 10 lati, 5 lati, 6 lati, 7 lati. Jā. Jo arī šī daļa, ko mēs redzam, kas ir miza, šī daļa, tie arī ir kaut kādi lati, jo viņi pēc tam, vai santīmi, bet tie arī ir kaut kāda nauda, kuru mēs atdodam koģenerācijas stacijām, kas attiecīgi viņš šķeldo un pēc tam sadedzina elektrībā un siltumenerģijā. Tāpat tās malkā. Tātad zinām, ka daudz kurina savus krāsnes arī ar tā saucamajiem šāļiem. Tas šie tie šāļi, kurus pēc tam var pārdot par nelielu naudu. Sākot biznesu, skaidas un nomaļi un visas citas lietas bija tikai malka. Tātad tie bija izdevumi, tas nevienu neinteresēja. Skaidas kādreiz nevienu neinteresēja. Ja šāļus jau varēja mēģināt kādam notirgot, tad skaidas nevienam nevajadzēja. Attīstoties granulu ražotnēm, brikešu ražotnēm un citām lietām, skaidas kļuva jau arī reāls produkts, kuru ražotāji meklē un labprāt arī iegādājas par naudu. Loģisks jautājums ir, kāpēc mēbeļu ražotājs pats nevarētu darīt šo? Iemesli ir divi. Viens ir mēbeļu ražotājs, bieži vien mēbeles ražo no dažādiem kokiem. Tātad viņam būtu jāzāģē gan bērzi, gan priedes, kas tehnoloģiski nedaudz atšķirās. Tātad tā ir specifika. Tas ir viens. Otrs, mēbeļu ražotājs visbiežāk ražo kaut kādas noteiktas klases mēbeles. Tātad viņam vajag vai nu tikai brūnos materiāls, ja viņš ražo zemes klases mēbeles, vai viņam vajag, teiksim, baltos materiāls, kas būtu augstas klases mēbeļu ražošanai. Arī virtuves mēbeles un bērnu mēbeles. Nu, piemēram. Un tad attiecīgi ražotājs, teiksim, tas mēbeļu ražotājs, viņam atliktu kas? Paņem šo baļķi, izzāģēt šo balto daļu, pārējo vai nu izmest ārā, vai nodarboties ar citu biznesu, respektīvi meklēt savus konkurentus vai citus mēbeļu ražotājus, kuram varētu nopārdot šo brūno daļu. Tas nav viņa biznesa. Līdz ar to viņi nāk pie mums un saka, mums vajag tikai brūno, mums vajag tikai balto. Mēs attiecīgi viņam pārdodam to, ko viņam vajag. Un viņš saņem tikai to materiālu, kas viņam ir aktuāls. Kā ceras inerces vīri, laikā, kad uzņēmums radies, milzum daudz vietējo uzņēmumu pastāvējuši, lai galvenokārt izpildītu lēto mēbeļu globālā giganta IKEA pasūtījumus, kas galu galā pēdējo sulu izsūcis nevienam vien. Cēs pusē gan uzreiz saprast, ka pēc šāda modeļa viņi strādāt nav gatavi, tādēļ neviens no inerces klientiem nepārsniedz trešdaļu apgrozījumu. Šāda politika devusi cerēto rezultātu. No apgrozījuma 100 000 eiro esam uzauguši līdz 3,5 miljoniem eiro. Attīstība notika viss nepārtraukti un piesardzīgi. Tāpat īrētā vietā strādājām pirmos 3 gadus, tad tika nopirkt šī teritorija un attīstīta. Mēs esam vecāki govi fermā, ja? Govi fermā. Jā, tas arī ļoti daudz kokapstrādātāji tā ir iesākuši un darījuši. Šāda piesardzība apvienojumā ar izvēlēto darbības nišu inercei ļauj ieņemt spēka pozīcijas sarunās kaut vai ar to pašu IKEA. Vienkārši viņi rada to, ko zviedru milzenis nevar dabūt citur.
pieprasījums nepārtraukti ir mazliet lielāks, kas arī ļauj mums diktēt tās cenas. Nepakļauties spiedienam. Konkrēts piemērs ir IKEA, kurš visos citos segmentos diktē savas cenas un diktē savus noteikumus. Mēs esam konkrēti tādā nišā ielīduši, kur IKEA vienmēr pietrūkst tas bērs, un kad mēs varam arī savus nosacījumus izvirzīt. Tas ir nestandarta situācija priekš IKEA. Dienvidkorejas bērnu dārzi, IKEA mēbeles un smalkas itāļu virtuves. Tas ir tikai neliels uzskaitījums tam, kur sastopams Cēsmalē pārstrādātais Latvijas bērs. Viņi nāk pie mums un saka, mums vajag tikai brūno, mums vajag tikai balto. Mēs attiecīgi viņam pārdodam to, ko viņam vajag. Uzņēmums Inerce, viens no lielākajiem bērns pārstrādātājiem Latvijā, 99% saražotā eksportē. Strādājot ar moto, ko apsolīja, to izdarīja. Inerce varbūt ir tas stāsts, kas pierāda to, ka kvalitāte un solījuma turēšana ir ilgtermiņa attīstības vai ilgtermiņa pastāvēšanas pamatakmens. Te ir mūsu slavas alēja, kuru mēs savā ziņā arī lepojamies. Mēs te esam arī likuši tādas atzinības, kas ir darbiniekiem. Bet ar ko mēs varam palepoties, tas ir mēs esam 2003. gadā bijuši Vidzemes Gazeli. Tas nozīmē, ka visstraujāk augošais uzņēmums Vidzemē. Un 2012. gadā mēs paši sev ļoti negaidīti izcīnījām vai saņēmām atzinību par Cēsu lielākais eksportētājs. Tas ir statistiski aprēķināts vienkārši. Saskaņā ar statistikas datiem mēs izrādījāmies lielākais. Taču pašiem nemazāk svarīgi ir lokālā atzinība, kā lielākajiem un stabilākajiem darba devējiem pagastā. Kopumā Inercē strādā 90 cilvēki. Viss ciems, lielākā daļa iedzīvotāji strādā pie mums. Kurš ciems? Rīdzene. Viss Rīdzenes ciems strādā pie mums. Tāpatās mēs darbiniekus vedam no Cēsīm, un ir arī darbinieki no Valmieras, no Smiltenes, no tuvākās apkārtnes, kas brauc. Mūsu novērojums ir tāds, ka cilvēki ir gatavi strādāt, un cilvēki labprāt to arī dara. Jo, ja mēs skatāmies no mūsu kā darba devēja viedokļa, tad mēs vēsturiski esam izveidojušies kā viens no stabilākajiem darba devējiem. Mums ir cilvēki, kas pie mums strādā 15 un vairāk gadus, kas attiecīgi. Vienīgais, ja esat vai vienīgie darba devēji, tad to apkārtnē Rīdzenes. Arī no Cēsīm. Arī no Cēsīm cilvēki braukā pie mums, un tas notiek 10 un vairāk gadu garumā. Es domāju, vienkārši ir normāls monopols. Saka, man šodien gribas maksāt tev 20% mazāk, tev jau īsti nav izvēles produkt. Tādu mēs tā kā nepraktizējam, bet kur ir monopols attiecībā pret pašvaldību, pret pašvaldības iestādēm, tur, protams, pašvaldības iestādes novērtē to mūsu pievienoto vērtību, ka mēs šajā pagastā esam lielākais darba devējs. Tas nav Cēsu novadā, bet Vaivas pagastā mēs esam lielākais darba devējs. Un pašvaldības attiecīgi, protams, arī ir ieinteresētas. Iztīra ceļu ziemā, jā? Jā, viņi ir ieinteresēti, lai mūsu biznesa veiktos un lai mūsu darbība iet uz priekšu. Tas nenozīmē, ka mums visur zaļā gaisma, bet tas nozīmē to, ka viņi ieklausās un labprāt arī palīdz. Ja darbinieku dzīves vietas geogrāfija ir salīdzinoši neliela, tad gluži globāls ir viņu saražotās produkcijas galamērķu uzskaitījums. Kaut viena krava ir nogādāta šajā konkrētajā vietā. Tepat droši vien nav visi sasprausti, jo tas ir veca karte. Apnika spraust jau, kad viss tiks sasniegts. Kur jums šobrīd ir karstākais punkts? Šis reģions. Aha. Itālija, Ungārija. Jo? Tur ir IKEA, un šeit ir visi Eiropas virtuves ražotāji. Spektrs ir ļoti dažāds, tas vispār ir tikai daļa. Tā ir Eiropa, ir vēl Amerika un ir Āzija. No Āzija konkrēti Dienvidkoreja. Es pat zinu, bendārs tiek aprīkot ar bērza mebelēm, no Latvijas bērza. Inerce no paša sākuma jau nofokusējās uz eksportēšanu. Specifika ir tāda, ka bērs tas ir tikai eksportam. Latvijā, man mājās ir bērza mēbeles. Un vispār ir taņem tad par ekskluzīvo produktu runājot, tad masīvu koku mēbeli kā tāda ir ekskluzīvs produkts. Bērs, protams, ir īpaši tāpat kā ozols, tāds spektrs. Tomēr pirms jūs paši, saklausījušies eksporta veiksmes stāstus,
mestos cirst bērzus, pārstrādāt un piedāvāt tos pārējai pasaulē, der atcerēties, ka arī Inerce darījusi visu soli pa solim. Galu galā pat Eiropā dažādas valstis nozīmē dažādu mentalitāti, un līdz ar to pieeju biznesam, ar ko nedrīkst nerēķināties. Šeit ir viena mentalitāte, šeit ir otra, šeit ir pilnīgi cita mentalitāte, IKEA atkal cita mentalitāte. Tāda viena programma, kad tu gribētu to darīt vai to darīt, un tādas pamācības nav pat iespējams. Nu, ņemot vērā, ka vēl jums ir tāda šeit kartē neesošā Dienvidkoreja un vēl Amerika, nu, ir kaut kāda mentalitāte, kura, nu, lai latvieci viņu saprastu, ir tā, viskārtīgāk jāiedziļināt. Šitan ir tukšs laukums, un, teiksim, Japāna ir tukšs laukums, tur ir pilnīgi citi noteikumi. Kādā ziņā? Teiksim, lai tu Japānā tiktu iekšā, tev ir entie gadi jāstrādā tikai pārunu procedūras un paraudziņu sūtīšanas, saskaņošanas. Tur neviens tev neņem vērā uzreiz. Francijā ir kaut kas līdzīgs, bet Francijā ir savukārt nemaksāšanas problēmas. Spānija, tur Portugāla. Jā, tas ir citi. Tāpat kā ir Itālija. Itāļi ir tādi, kas labprāt nesamaksās tev laikā. Viņiem vispār standarts domāšanā ir 90 dienu apmaksa. Mums tāda domāšana nav. Nu, pagaid, tad principā it kā atbilstoši stereotipiem, tad es pieņemu, ka Vācijā ir, vai vācieši ir tik punktuāli, kā tas stereotips saka mums? Vācieši ir ļoti punktuāli, bet ļoti punktuāli arī tev cenu sitīs zemē. Vislabāk ir šeit cenas ziņā, šeit ir apmaksas termiņa ziņā, bet šeit nekad nebūs laba cena. Šeit būs laba cena, bet risks. Vismazākie kreņķi ir Skandināvija. Tur ir gan laikā būs nauda, gan arī mentalitāte saprotama, un sarunas ir ļoti vienkāršas. Bet vēl svarīgi ir, ja runājam par to pamācību, viena pamācība gan ir prātā. Ārzemnieks tas nav guru. Tas ir tāds pats cilvēks, kā tu vai es. Tas nav tā kā, kad arī es pats sāku, jebkurš ārzemnieks tika uzņemts kā tāds gudrs cilvēks. Tur tieši tādi paši ir, kā Latvijā. Ir gan gudrāki, gan netik gudri. Ārnis norāda, ka viņi atvērti sadarbībai ar visu pasauli. Tiesa ir divi izņēmumi. Krievija, kas varētu sagādāt daudz izēju materiālu, bet nespēja ievērot jau kādus termiņus, un Ķīna, kur interesē milzu apjomi par nemaz netik milzīgu cenu. Lai es nodrošinātu Ķīnas klientam pieprasījumu, man tur būtu jāsūt ļoti daudz konteineru. Šiem klientiem lielākā daļai būtu jāatsaka produkcija. Pēc gada, vai 2 gadiem, kad ķīniešiem neko nevajag, šos klientus es apakaļ vairs nedabūju, jo es esmu viņus pazaudējis neatgriezeniski. Krievija, es zinu vairākas firmas, kas ir kostrādājušas ar Krieviju. Pagaidām nav dzirdēta neviena veiksmes stāsta, jo Krievijā ir tā, tu vari atrast piegādātāju. Kur jums piegādā koks, ne? Jā. Bet viņi var piegādāt, teiksim, vai ziemas sezonā. Nav tāda klienta, kas varētu cauru gadu un regulāri piegādāt. Un tur būtu arī apjoms ir viena lieta, otra lieta termiņš. Ja tev pateiks, ka tev piegādās februāra beigās, tas nenozīmē februāra beigas. Tas var būt arī aprīlis. Kuram klientam no šiem es varu apsolīt piegādes termiņu aptuveni. Nav tāda klienta. Bet tāpat laikā šī neparedzamība vai šī neturēšanās kaut kur noteiktajos termiņos nāk jums par labu, kad viens rietumnieks meklē piegādātājs vai ne uz šo galu skatoties? Tipisks piemērs ir amerikānis, atbrauc ciemos, rāda, kādas Krievijā cenas. Un rāda, kādas ir Baltijas tirgus cenas. Tā ir tā maksa, tā starpība cenā ir maksa par stabilitāti. Jo Krievijā tu varbūt dabūs lētāk, bet tas nenozīmē, ka tu laikā dabūsi. Un tu nezinās, vai tas konteiners tiks uzkrauts, vai piegāde būs veikta laikā vai nē. Baltijas valstīs tas nozīmē 20. datums, maksimums 21. 22. datums. Tu vari nokavēt kādu dienu. Krievijā tādi jēdzieni datums nepastāv. Tikmēr pieturēšanās pie sava moto, ko apsolīja, to izdarīja, panākusi, ka par jaunu klientu piesaisti Inercei nav jāsatraucas. Kvalitāte un izpildes termiņa solījuma turēšana, tas ir radījis tādu situāciju, ka klienti mūs paši atrod. Mēs neesam investējuši klientu meklēšanā, teiksim, liels līdzekļus. Inerce varbūt ir tas stāsts, kas pierāda to, ka kvalitāte un solījuma turēšana ir ilgtermiņa attīstības vai ilgtermiņa pastāvēšanas pamatakmens. Mēs ļoti bieži
atļaujamies arī klientam iebilst, mēs atļaujamies klientam atteikt, tikai tāpēc, ka mēs redzam, ka tas, ko viņš prasa, tas nav reāli. Tātad, ja no mums prasa noteikti apjomu piegādes vai konkrēts produkts, kur mēs redzam, ka mēs vienkārši šajos termiņos iespējams nevaram izdarīt, mēs to arī uzreiz sakam. Tātad tas nodrošina to, ka mēs nepiešmaucam klientus. Ja mēs viņus nepiešmaucam, jo klients daudz augstāk vērtē to, kad mēs pasakam nē, nekā mēs pasakam jā, un pēc tam mēģinām atrunāties, kāpēc šoreiz nesanāca. Jā, nu tad tas arī iet mazliet pretēji to, ko māca, ka tev vienmēr jāsaka, jā, mēs varam. Klients brīžiem ir atbraucots šeit, ir šokēts, ka es nesasolu zelta kalnus. Es viņam sāstu reālo dzīvi. Sākumā viņš tam nenotic. Tikai tas paiet laiks, un viņš saprot, ka tā dzīvot reāli, turēt to solījumu un nesasolīt zelta kalnus ir daudz labāk nekā viņš ir aplauzējis ļoti daudzās vietās, kur ir sasolīts visu, izpildījis, visu izdarījis, kad pienāk tas piegādes termiņš, tad konkrēts piemērs Krievija, tur nekad nekas laikā nenotiek. Ir laikā, ir apjoms, ir norunātais apjoms. Varbūt nav tik daudz, cik viņš to vēlējās, bet ir tas, kas solīts. Šāda te attieksme Inercei un citiem līdzīgi profilu Baltijas uzņēmumiem ļāvusi ne tikai sekmīgi konkurēt ar Krieviju vai Ķīnu, bet panākusi arī, ka mūsu reģiona bērs tiek uzskatīts par globālo standartu, līdz ar to izgriežot pogas Somijai. Pirmsākumos arī visi itāļi ļoti sūdzējās par Latvijas bērza krāsu. It kā mēs nemākam žāvēt, it kā mums ir tāds tumšāks tas koks. Un no Somijas savukārt nāca ļoti gaišs koks, jo Baltijas valstīs ir mazliet cita suga nekā Somijā. Itāļi bija pieraduši ražot virtuvītes no pavisam gaiša, ļoti balta bērza, un mūsu produkcija sākumā brāķēja dēļ tā, ka tumša krāsa. Savukārt, kad viņi saprata, ka tā cenu starpība ir milzīga, liela starpība starp Somijas zaļmateriālu cenām un mūsējām, tad pārgāja uz Baltijas bērzu un pieņēma kā standartu sev domāšanā to mazliet tumšāku toni. Un pagāja gadi, kad Somi savukārt eksportēja uz to Itāliju, un viņiem brāķēja to produkciju sakarā ar to, ka viņš ir pārāk balts. Ak, pareizi, par balto runājot. Pēdējais brīdis atgriezties pie tā baltā, kas sedz visu Latviju. Arī no Rīdzenes ciema pavisam netālo slēpošanas biatlona kompleksu Priekuļi, kur Māris Krūze ir gana regulārs viesis. Priecājos, ka man tas darbs ir tādā izdevīgā vietā. Es esmu spiests no rīta atbraukt uz slēpošanas trasi. Ne tā, ka tiešā veidā, bet es atbraucu pie slēpošanas, un tad jau vai pa dienu vai pēcpusdienu aizēju. Gandrīz katru dienu izkustos. Lai strādā darbinieki. Tā tam jābūt katrā uzņēmumā. Jo savādāk ir tā, ka ja bez šefa nekas nenotiek, tad tas nav uzņēmums. Un viena no veiksmīgu uzņēmumu pazīmēm ir, es varu atļauties uz 2 stundām aizskiet savādāk, kāpēc es to uzņēmumu taisu. Bet tomēr, ja labi grib, sportošanā un biznesā var pamanīt savas līdzības. Es teiktu, tas azarts varbūt. Tas azarts un varbūt arī kaut kāds pienākuma apziņa, vai tas, ka tas ir jāizdara līdz beigām. Ja tu esi kaut kur aizslēpojies distancē, lai ir grūti vienalga kā, bet līdz tam finišam jātiek. Biznesā jau tas pats. Ja tu kaut ko esi iesācis, ir jādara, neko darīt. Finiša līniju neredzu, bet es zinu, ka vēl tāls ceļš ejams. Līdz ar to, tāpat kā slēpojot vai skrienot vai spēlējot vienalga ko, ir jādara.